Ja tu arī esi tas, kuram ir problēmas, pieņemt komplimentus, pieņemt dāvanas, pieņemt kaut ko labu, pieņemt kādu pateicību vai vienalga kaut ko. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir problemātiski to izdarīt. Tad noklausies šito līdz galam. Es tikko biju pie Annijas uz zemapziņas terapiju. Varat pieteikties uz bezmaksas konsultāciju annikokare.com arī un iečikot nenormālu foršu lietu. Un viņi man izved foršā ceļojumā, jo man ir problēma, vismaz bija problēma pieņemt komplimentus, pieņemt kaut kādu atzinību, pieņemt arī dāvanas, pieņemt, ka man cilvēks kaut ko labu izdara vai dod. Jo man liekas, nē, es gribu tikai dot, es gribu tikai dot. Un tajā procesā, zemapziņas terapijas procesā, es nonācu pie vienas brīnišķīgas atziņas. Nerunājot par to, ka kaut kas tur nokīlojās. Katrā ziņā es biju diezgan lielā emocijā iebrauc iekšā un kā brīnum kurs saka, piedošanai jānotiek pārdzīvojuma līmenī. Un es biju pārdzīvojumā, savas bērnības pārdzīvojumā točna. Un tajā manā notika transformācijas process, kurā es ieraudzīju šo brīnišķīgo lietu, ko es aicinu tev saprast. Tas ir nenormāli krūta lieta, ja to var saprast. Ja tev ir problēmas pieņemt, ja tev ir problēmas pieņemt pateicības, dāvanas, atziņas vai jebko, tad ir jāsaprot viena lieta, ka tev nav iespējams iedot. Tu nevari iedot cilvēkam kvalitatīvi, ja tu nevari pieņemt. Tu nevari iedot, ja tu nevari pieņemt. Tāpēc, kad, kā Rainis teica, dodot gūtais neatņemams, un kā brīnum kursā saka, došanas balva ir saņemšana. Un ja man ir problēma pieņemt, ja man ir problēma bijusi pieņemt komplimentus, atzinību, novērtējumu, dāvanas, naudu, whatever ko, ja man ir vai mīlestība, vai apskāviena, vai jebko, ja man ir problēmas pieņemt, tad īstenībā es nemaz nevaru būt instruments Dieva un Svētā gara rokās, un es nemaz nevaru dot. Es nevaru pilnvērtīgi kvalitīvi iedot, tāpēc, ka es nevaru pieņemt, jo došanas balva ir saņemšana. Kā es varu iedot, ja es esmu blokā un nevaru pieņemt? Tas ir ļoti svarīgi. Tā kā, ja tu gribi dot, ja tu gribi mīlēt, ja tu gribi būt gaisma pasaulē, tad ir jāļauj sev pieņemt. Un ja tu nezini, kā pieņemt, tu netiec tam pāri, tad vai nu uz Mindmaster vai pie Annijas Kokaras vai kā, bet vispār piesako profilam. Tiekamies nākamās video.